skaisti dziedāt. Paldies par komplimentu. Es arī kādreiz gribēju dziedāt, bet man liekas, ka mana balss nav tam piemērota. Beidz, dziedāt var iemācīties ik viens. Tomēr ir vairāki faktori, kas ietekmē tava balss skanējumu. Kas tie tādi ir? Nāc, skatīsimies. Pirmkārt, cilvēka balss ietekmē viņa fiziskas īpašības. Viens nozīmīgs faktors ir dzimums. Vīriešiem parasti balsina ir lielāka, balss saites garākas un biezākas, kas rada zemāku tembru. Vīriešu balsis var skaņot skaļāk, jo saites rada spēcīgākas vibrācijas. Vidējais vīriešu balss tembrs ir aptuveni 125 Hz. Sievietēm balss saites ir īsākas un plānākas, kas padara balsi augstāku. Tāpēc sieviešu balsis parasti skan maigāk nekā vīriešu. Vidējais sieviešu balss tembrs ir 210 Hz. Sveiki! Sveiki! Arī cilvēka augums ietekmē balsi. Jo lielāks ir augums, jo garākas kļūst balss saites, un jo zemāku skaņu tas rada. Savukārt, zemākā auguma cilvēkiem balsene un balss saites ir mazākas, kas palielina vibrācijas frekvenci un padara balsi augstāku. Mans augums ir 179 cm. Mans augums ir 186 cm. Bet tas jau tāpat ir skaidrs. Pastāst kaut ko interesantāku. Tad klausies tālāk. Vai tu zināji, ka viens no svarīgākajiem balss veidošanas elementiem ir rezonatori? Rezonatori ir anatomiskas struktūras, kas vibrē, maina vai pastiprina balsi. Būtībā cilvēka ķermenī ir ļoti daudz rezonatoru, tāpēc runājot, rezonē viss ķermenis. Taču galvenie balss rezonatori ir galvas kausa kauli, deguna dobums, deguna blakus dobumi, mutes dobums, rīklē un kruškurvis. Arī ietekmē uz balss rezonatoriem vai to deformācija arī var mainīt balss skanējumu. Piemēram, tu no mūsu. Spiediens uz rīklu, aizliegts degums. Interesanti sanāk, tad, ja man ar balss rezonatoriem viss ir kārtībā, es varēšu skaisti dziedāt? Diemžēl nē. Tava poza arī ietekmē to, ka tu izklausies. Veiksim eksperimentu un pārbaudīsim, kā poza ietekmē balss. Nepareiza stāja trauca gaisa un skaņas izplatīšanas. Izliekta ķermeņa pozīcija izraisa muskuļu hipertonusu, kas piedalās elpošanas un skaņas veidošanas procesā. Vide arī ietekmē balsi. Runājot, balss saites elastīgi vibrē gaisa plūsmā. Helija blīvums ir 7 reizes mazāks nekā gaisa blīvums, tāpēc tas daudz mazāk noslogo balss saites, un tas vibrē ar augstāku frekvenci, padarot balss augstāku. Sanāk, ka pat mūsu komanda katram ir savas balss īpatnības? Tieši tā. Salīdzināsim. Vispirms noskaidrosim mūsu komandas balss intensitāti. Tā ir balss skaņas enerģija, kura ir atkarīga no balss saišu saspiešanas stipruma un no tā, cik stipri tiek izelpots gaiss. Vidējā sarunvalodas intensitāte ir no 45 līdz 60 decibeliem. Un pēkšņi tāds klusums, Ka saule apstājas debes malā. Un arī stāv elpu aizturējusi. Varbūt mainīsies vējš. Varbūt mainīsies sardze, varbūt mainīsies balss. Pārāk ilgi esmu bijis jauns. Balss intensitāte var būt atkarīga no cilvēka anatomijas. Piemēram, Olēks, kura balss intensitāte ir 65 decibeli, profesionāli nodarbojas ar peldēšanu, kas palielinājuši viņa plaušu tilpumu un elpošanas muskuļu spēku, tāpēc viņa balss skan skaļāk. Tāpat uz balss intensitāti ietekmē dzīvesveids un ieradumi. Skolotāja Veronikai ir skaļa balss, 58 decibeli, jo viņa ir pieradusi runāt skaļi, vadot stundas skolā. Oleksandra, kuras balss intensitāte ir 61 decibels, arī ir pieradusi runāt skaļi, jo nodarbojas ar teātra mākslu. Balss intensitāte var būt atkarīga arī no psiholoģiskiem faktoriem. Daži cilvēki vienkārši jūtas ērtāk, runājot klusāk. Piemēram, Ričards, kura balss intensitāte ir 48 decibeli. Matveja un Adelijas balss intensitāte ir vidēja, jo viņu dzīve nav īpašu faktoru, kas ietekmētu balsi. Tieši te ir sarunas balss intensitāte. Vai dziedot tā mainīsies? Varam pārbaudīt. Varam novērot, ka dziedot balss intensitāte kļūst lielāka. Tas varētu būt tāpēc, ka dziedot ir jātaisa garākas ielpas, lai ilgāk turētu skaņu. Arī dziedot ir labi jākontrolē balss, tāpēc cilvēka balss saites var saspiesties spēcīgāk. Vēl varam noskaidrot mūsu komandas vokālu diapazonu.
Vokālais diapazons ir nošu skaits, ko cilvēks var nodziedāt, nepārslēgot balss saites. Vidējais vokālais diapazons ir 1–2 oktāvas. Vokālais diapazons galvenokārt ir atkarīgs no spējas kontrolēt balsi, tāpēc visbiežāk tas ir labi attīstīts dziedātājiem un oratoriem. Mūsu komanda tas apstiprinās. 2,3 oktāvas liels vokālais diapazons ir Adēlija, kura dzied kori. 2,1 oktāvas ir skolotāja Veronikai, kura daudz runā vādos stundas skolā. Kā arī 2 oktāvas ir Oleksandrai, kura ir nodarbojusies ar vokālu. Mūsu komandas zēniem situācija ir atšķirīga. Neviens no viņiem nav mēģinājis attīstīt savu balsi, tāpēc vokālais diapazons ir mazāks. Izrādās, tas ir interesantāk nekā sākumā likās. Tieši tā. Paldies par uzmanību un uz tikšanos!